Manifestācijas definīcija ir padarīt skaidru vai acīm redzamu, skaidri parādīt, pierādīt bez šaubām, jautājumiem. Dievs vēlas manifestēt savus solījumus tev. Kādi no jums dodaties prom no vārda apsolījuma un apskausi vārda manifestāciju? Tu esi dzirdējusi apsolījumus no Dieva, saņēmusi apsolījumus no Dieva, stāvēji uz Dieva apsolījumiem, pasludināji Dieva apsolījumus, citēji, atsaucies Dieva apsolījumiem, bet tu vēl neesi redzējusi pilnu vārda manifestāciju. Varbūt esi mazliet redzējusi piles no Dieva apsolījuma, redzēji mazas lietas, bet tu nāc sezonā, kura ir pilna manifestācija, sezonā, kur sāc redzēt Dieva apsolījumus, ka tie ir dzīvi, tie ir jā un āmen. Tu nebūsi tikai ārpusē lūkojoties iekšā. Kāds tiek pagriezts no vienas sezonas citā, kāds pagriezts ārā no atlikšanas uz manifestāciju, no trūkuma uz auglību. Notiek dievišķs pagrieziens, kas ieņem vietu šajā dienā. Ienaidnieks to nevar apturēt, nevar to bloķēt. Dievs salauž apļus tavā dzīvē. Tu redzēji neveiksmes apļus. Apļi ar neveiksmēm. Tu sēji sēklas un nebija ražas. Tu gāji uz priekšu un gaidīji, ka tas notiks, bet tas nenotika. Pat apkārtējie ģimene teica, ka tas nenotiks, lai pārstāj par to domāt un tam ticēt, bet velns ir melis. Dievs tev deva apsolījumu, un katrs vārds atnāks, ko Dievs ir teicis. Tas neatgriezīsies tukšā, tas izdarīs to, kur tas tika sūtīts. Dievs sūtīja vārdu, lai to piepildītu tavā dzīvē. Vārds, ko Dievs tev deva, tas nonāca tavā garā, dzemdē. Dievs to nedeva, lai tas tur nomirtu. Dievs deva apsolījumu, lai tu dzemdētu apsolījumu no Dieva. Šis apsolījuma vārds ir kā sēkla, un tas sāk dzemdēt likteni tavā dzīvē. Dievs saka, ka ir laiks to atnest uz priekšu, ir laiks atvest to, ko Dievs tev ir runājis. Dievs saka, tas, ko daru tagad tavā dzīvē, tas pierādīs bez šaubām, bez jautājumiem. Neviens nespēs pat jautāt, ko Dievs dara tavā dzīvē, jo tas nebūs tavā spēkā. Nedēļ talanta, nedēļ iespējas, bet to, ko Dievs dara, būs tik acīm redzams un būs pāri šaubām un jautājumiem, jo tas viss būs Dievs. Tu to nespētu izdarīt. Neveiksmu apli atkārtojās, bet 2025. gada sezona nebūs atkārtojuma sezona. Dievs dara jaunu lietu. Dievs pierādīs visiem taviem nīdējiem, kad dara jaunu lietu tavā dzīvē. Dievs darīs to, ko ir tev solījis. Tas būs acīm redzami visiem. Tu dziedāsi, skaties, ko dara Dievs. Cilvēki vairs nešaubīsies, jo Dievs pierādīs tiem, kas par tevi šaubījās, ka viņi kļūdījās. Tavā dzīvē cilvēki apšaubīja tavu kvalifikāciju, svaidījumu, tavu raksturu un to, kas tu esi. Bet viņi nezina laikus tavu lūgšanu istabā, neredzēja tavas asaras, neredzēja tavus brīžus, kad tev bija trūkums, nespēja vairs sāpes izturēt, bet debesu tētis bija klāt un slaucīja tavas asaras un lika celties. Kādam šodien izrāviens, brīnums, pilna manifestācija. Kad tu saņem pravietojama vārdu, ienaidnieks nāk, lai to nozagtu.